Aizvadītajā nedēļā ārpolitikas debatēs ārlietu ministre Baiba Braža nepārprotami pauda viedokli, ka Latvijā ir tā saucamās valstiskās partijas, kas liek domāt, ka viņas uztverē ir arī pretvalstiskas partijas. Līdz ar to mūsu frakcija iesniedza ārlietu ministrei vairākus jautājumus, kā viņa šķiro partijas un pie kādām pieskaita Latviju pirmajā vietā. Lūk, ko par šo saka deputāts Edmunds Zivtiņš. Ne tikai ārpolitikas debatēs, bet ārpolitikas debatēs tas izcēlās diezgan īpaši ar to, ka tas būs mans vērtējums, ka šī brīža un visu laiku vissliktākā ārlietu ministra, kura ir manā skatījumā pat sliktāka par Kariņu, kā ārlietu ministru, izteicās par šīm te valstiskām un nevalstiskām partijām, kuras ir šobrīd Saeimā. Un tas zināmā mērā aizskar, jo man ir jautājums, kuras tad ir tās valstiskās un kuras ir tās pretvalstiskās partijas. Un vai tādā gadījumā, ja ir šādas te pretvalstiskas partijas, tad šī te ārlietu ministre ir vērsusies tiesību sargājošās iestādēs ar jautājumu, kuras ir šīs te pretvalstiskās partijas, jo pretvalstiskas partijas Latvijā būt nedrīkst. Līdz ar ko manā skatījumā Baiba Braža ir parādījusi sevi no sliktās puses. Viņa ir parādījusi sevi tā, kā nedrīkst uzvesties ārlietu ministrs, punkts 1, un viņa nav pelnījusi ieņemt šo amatu.